Savienot studijas ar darbu, mācīties pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību iegūt 2 gados un 3 mēnešos. Šādas iespējas piedāvā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, kam Vidzemē ir 4 filiāles – Cēsīs, Alūksnē, Jēkabpilī un Madonā. Programmas ir pieejamas visas tās, kas ir augstskolā. Jautājums ir par studentu skaitu, cik liels studentu skaits piesakās. Jautājums ir par to, ko vietējā pašvaldība saka, kādas programmas būtu jāpiesaista, vai, teiksim, kādi speciālisti būtu nepieciešami. Teiksim. Un tad arī ir tā, ka akadēmija tiešām strādā pie tā, lai izstrādātu augstākās izglītības programmas attiecīgās, lai varētu realizēt uz vietas tieši pašvaldībā, lai cilvēkiem nebūtu jāizbrauc, lai viņi tiešām varētu šeit dzīvot, lai viņiem būtu arī iespēja pilnveidoties. Šobrīd akadēmijā noteicošie ir 2 studiju virzieni, kas saistīti ar pedagoģiju un uzņēmēju darbību, bet filiālais piedāvājums var atšķirties atkarībā no pieprasījuma. Mums ir tādas specifiskas programmas, šeit var pieminēt Alūksni, par darba drošību. Tā ir vienīgā vieta, teiksim, pat Rīgā mums nav, bet Alūksnē mums šī programma ir. Un, jā, interesanti brauc no Madonas mācīties tur šo darba drošību. Madonas filiāles vadītājs stāsta, ka pēdējos gados vērojama tendence pieaugt gados jaunu studentu skaitam. Tātad jaunieši pēc vidusskolas izmanto iespēju studēt tuvāk mājām, kas ģimenei ir finansiāli izdevīgāk. Tā arī ir viena no akadēmijas prioritātēm – būt pēc iespējas tuvu savam studentam. Centrs mūs ļoti tādā veidā atbalsta tieši attiecībā uz to filiāļu studēt iespējām un arī uz finansējumu. Mums ir 100 lētākas studiju programmas nekā Rīgā vidēji. Saku, pasniedzēji brauc uz Madonu, iznāk 5 stundas turp atpakaļ no Rīgas, teiksim, jā, un viss notiek tiešā kontaktā. Es varētu pateikt, ka tiešām cilvēki šī valsts akadēmijā strādā, kur ir gatavi uzupurēties un tic tam, ka izglītībai ir kaut kāda vērtība. Tas nav vienkārši, kā mēdz citreiz pārmest, teiksim, papīrs. Studijas filiālē lielākoties nozīmē nepilna laika studijas, lai gan Cēsīs iespējams studēt arī klātienē. Jēkabpilī, Alūksnē un Madonā studenti mācībām pulcējas sestdienās. Akadēmijā aicina nebaidīties no studijām arī tad, ja vidusskola absolvēta pirms ilgāka laika. Mācīšanās viņa ir līdzīga kā bērnu audzināšana. Viņi jums piedzimst un jūs mācaties līdz ar viņiem. Un tāpat ir ar augstskolu. Jūs iestāsieties augstskolā un jūs augsiet ar katru gadu ar to, ko jums augstskolā pasniegs. Jums nav jāiestājās augstskolā jau ar tām zināšanām, ko augstskolā jums māca. Jūs iestāsieties un jūs iemācīs tās lietas, kuras ir svarīgas tajā profesijā, kur jūs iestāsieties. Katrā no filiālēm ir noteikts atvērto durvju dienas, kurās iespējams iesniegt dokumentus mācībām bez noteiktās dokumentu noformēšanas maksas. Visi studēt gribētāji arī aicinātu apmeklēt sev vēlamo filiāli, lai uzzinātu sīkāku informāciju par studijām. Tāpat to atradīsiet arī akadēmijas mājaslapā internetā www.rpiva.lv.